Es saņēmu jautājumu, ko darīt, ja es ļoti satraucos, ka varētu nedabūt vai nesasniegt kaut ko, ko es ļoti vēlos. Mana atbilde uz šo jautājumu būtu pamēģināt izdarīt 4 soļus. Pirmais solis būtu ļoti kārtīgi sagatavoties un izdarīt visu, ko tu vari, bet uzlikt tam laika limitu. Piemēram, līdz 3 dienām, vai arī tās var būt dažas stundas, ja fiziski tur īsti neko daudz nevajag darīt. Tā, lai varētu savam pārāk kontrolējošam prātam, kurš ārdās, pateikt, es izdarīju visu, ko es varēju. Es runāju par tādām lietām, kā papētīt detaļas un visu, ko vajag darīt, uztaisīt profilu vai kādu darbiņu, pieteikumu, atkarīgs no tā, kas ir šī lieta, ko vēlēs sasniegt. Un otrais solis ir uztaisīt plānu B, par kuru tu priecātos tikpat ļoti un aizrautos kā ar sākotnējo plānu. Piemēram, ja tu vēlies pārvākties no vienas pilsētas uz citu, vai arī atrast dzīves partneri sev, tad izdomā, ko tu varētu darīt, iemācīties vai izbaudīt, kamēr tu vēl dzīvo šajā pilsētā, vai kamēr tu esi vēl brīvs vai brīva. Un trešais solis būtu tad to visu tā kā palaista vaļā. Atceries par visiem gadījumiem, kad dzīvē viss izvērsās daudz labāk nekā tu domāji, kaut tu ļoti satraucies un varbūt pat nedabūji to, ko tu biji vēlējusies, bet viss izvērsās ļoti labi un forši. Un ļauj dzīvē izlemt, kuru no plāniem tu darīsi, jo tev tagad ir 2 plāni, A un B, kuri abi ir vienlīdz aizraujoši un tev patiktu, un tu esi izdarījis visu, ko tu varēji. Un tad 4. solis būtu izdarīt kaut ko fiziski, izstaipīties kārtīgi, padejot, vai pastaigāties, vai jebko citu fizisku, kas liek asinīm un limfai kustēties. Jo, ja tavs ķermenis ir izkustējies un jūtās labāk, tas ietekmē arī tavas emocijas, prātu, un tu jutīsies automātiski labāk.